Es nesen padalījos ar jaunumiem, un viens no tiem bija tas, ka man tagad pakalpojumu klāstā pievienojas auditi. Tātad, kas tas vispār ir, kāpēc es to vispār izdomāju un kā tas vispār strādā? Sākās tas diezgan sen. Es visu laiku domāju, kā es varētu būt piekļūstamāka arī jauniem uzņēmējiem, ne tikai jauniem dizaineriem. Un it kā visas sniedzas pēc augstākas karjeras, dārgākiem klientiem, maksātspējīgākiem klientiem, bet kaut kur paliek tie mazie uzņēmēji. Viņi arī grib labāku dizainu, viņi arī grib uzreiz sākt forši, skaisti un ar izpratni, bet viņiem diemžēl tad nepietiek budžeta. Un tas ir pilnīgi ok. Un es domāju, kā šo labot, ko darīt, un es domāju, ka veidošu tādus auditus. Tu vari pieteikties auditam pie manis. Tātad es izskatīšu tavus sociālos mēdījus, logo, visu, ko tu esi mēģinājis taisīt pats. Tavas prezentācijas, tavus varbūt iepakojumus, mājaslapu, visu. Piedāvājumu tu vari apskatīties manā mājaslapā, links ir profila aprakstā. Es ar tevi sakontaktēšos, piezvanīšu, pastāstīšu, kas, ko, kā. Izlabošu tavas mazās kļūdiņas, pastāstīšu, ko ievērot tālāk, kā izskatās tev sociālā mēdī. Varbūt tev ir kāds jautājums, piemēram, par druku vai kaut ko tādu. Es tev ar to palīdzēšu. Nesen to izmēģinājumu arī klātienē ar kompetenci centra konkursu uzvarētājiem. Mums ļoti īsā laikā sanāca apspriest ļoti daudz, un tas bija tāds punktiņš uz i, ka es tiešām vēlos šo pakalpojumu ieviest, kaut vai es to marinēju jau kādu pāris gadus. Un es ļoti labi saprotu, ka pašā sākumā gribēs, lai kāds uzmet aci taviem dizainiem, profesionāli paskatās uz to, ko tu dari, un es ceru, ka es būšu tas cilvēks, kurš tev spēs ar šo palīdzēt. Tātad visu informāciju ir manā mājaslapā pie pakalpojumiem un cenām.